Labvakar, Gati. Nu, risinājums man būtu šāds. Attiecīgi, šeit jums ir boileris, tad vienkārši šeit taisam vērtni, lai tam boilerim ir arī te, kur elpot. Nu, tā kā, ja viņš tur silst vai kā, tad es neredzu šeit, piemēram, jēgu taisīt ciet tur apakšā, vēl veidot kaut kādu konstrukciju. Šeit gar boileri ieliekam falšu paneli. Falšu panelī ieliekam tiponu, lai var durvis atvērt ar, nu, tā kā ar uzspiešanu. Čik uzspiež un durvis attaisās vaļā. Tā, kas mums vēl tur tāds, tā tūlīt mazu mirklīti. Jā, nu lūk, un šeit tad attiecīgi vienkārši izmantojam plauktus. Caurules būs paslēptas šajā te nišā. Dziļumais taisu 33, boileru dziļums, es saprotu, ir 30. Man tikai nav tie, nu, boileru izmēra augstumi, bet tas ir tāds kā uzmetums aptuveni, kā viņš varētu izskatīties. Šeit ir sieniņa, tad tās visas daļas būs slēgtas. Šī daļa ir virs caurulēm, šī daļa ir zem caurulēm. Nu, tad jums te viss tās tehniskās caurules, kas jums tur ir. Tā paralēli bildi atvēršu, paralēli bildi, jā, tā. Šeit plauktu daļa un šeit ārpusē plauktu daļa. Nu, jo boilers ir, es saprotu, viņš ir gan izvēl šīs nišas dziļumā. Nu, un tad attiecīgi šeit plauktiņa un šeit šaurāka plauktiņa jums sanāk. Nu, šādi. Nezinu, tas ir tā ātrumā, es tur uzmetu vienkārši tīri, lai jūs saprotat vizualizāciju. Es tādu variantu piedāvāju, tātad plaukti un vienkārši šeit ieliekam durvis. Šo te daļu mēs varam taisīt vienā veselā gabalā tā, lai turpatās arī var ielikt iekšā un nostiprināt. Un stiprināt tad viņu varētu gan šeit pie sienas, gan šajā daļā pie sienas. Nu, teiksim, te kaut kur vai nu uz dībeli iestiprināt, vai arī vienkārši uz kamaru stiprinājumiem, šajās augšējās divās daļās kamaru stiprinājumi, jo pati konstrukcijas svars mums ir 33 kg. Nu, teiksim, šobrīd bez furnitūras, tā ir 33 kg, kamars iztur, manuprāt, 60 kg noslodzi. Tā kā, ja divi labi kamari, nu, tad, vai arī likt jau tad lielos, kur ir 120 kg uz pāri, nu, tad tas būtu pavisam tāds labi. Nu, šādi apmēram, nezinu, manuprāt.